Tikko notika konsultācija ar cilvēku, kas inicējās pakalpojumos un mēģināšu izstāstīt tos jautājumus, ko man jautā, un vienreiz pa visām reizēm, lai netērētu velti laiku. Ko es varu pateikt? Cilvēki ir ļoti naivi, vai neinformēti. Mēs pat nenojaušam, cik daudz dažādu programmu mūsos dzīvo. Un jautājums ir, kur tad es viņus varēju noķert? Es jau tā te pareizi dzīvoju pa dzīvi. Tad sāksim no viena sākuma. Tātad līdz 7 gadu vecumam bērns dzīvo ar atvērtu zemapziņu. Viņš visu uztver par pilnīgu taisnību. Tas nozīmē visu, ko bērns ir dzirdējis līdz 7 gadu vecumam, patiesi notiek ierakstīts zemapziņā kā pareizas uzvedības formula. Tātad viss, kas ir viņam teikts, viss, ko viņš ir dzirdējis, viņš to humoru nesaprot, pārnestās nozīmes nesaprot, viņš to uztver kā tiešu iedvesmu, bet kā latviski pateikt, kā tieši programmu, ka tā ir jārīkojās. Un tad jautājums ir, ka tur, protams, var būt visādi notikumi, kas tev izsauc kaut kādas traumas, kritieni, suns pārskaits nobiedējis un tā tālāk, kā rezultātā sāk raustīt valodu un visā tās problēmas varbūt, bet nāk šis jautājums, ka pārsvarā viņš iegūst to no citiem cilvēkiem. Un tad pārējiem lēnām pie nākošās problēmas. Pirmā bija bērnības iegūtās programmas, un tālāk runājam par cilvēkiem. Otrs tālākais variants būs, ka iegūs no saviem vecvecākiem un cilvēkiem, kas apkārt. Visvairāk, protams, no saviem tiešiem vecākiem, un jautājums ir tāds, ka no kurienes viņi dabūja tās pārliecības, vai tās programmas, ka tā ir jādzīvo. Viņa atkal iegūst no saviem vecākiem, un tā tālāk. Un visās teorijas grāmatās, pat arī Bībelē rakstīts, ka tēvu grēki iet 7. augumā. Tas nozīmē, ka mūs ietekmē 7 paudzes iepriekš mums. Un ja mēs paņēmām vienkāršu matemātiku, tad 2 vecāki, 4 vecvecāki, 8 vecvecāki, un tā tālāk mēs aizējām pie 128 cilvēkiem, no kā mēs katrs sastāvam. Ja mēs tā parēķinām, tad tie ir 30 gadi viena paudze rēķina, tad tie kaut kādi 200 gadi pagātnes notikumi mūs visus kaut kādā veidā ietekmē. Tas varētu būt visādi notikumi, gan sadzīviski, gan reliģiski, kādi revolūcijas, uzskati. Ja. Viens ir bijis nabaks, viens ir bijis bagāts, viens ir karojis frontes vienā līnijas pusē, otrs otrā līnijas pusē, un tas viss ir aizgājis tālāk. Un praksē bijis tāds variants, ka vienam cilvēkam bailes no nākotnes izpausties, un sākam skatīties, un izrādās, ka viņa vecais tevs karojas, tur nezinu, kurā frontes pusē, tā nav nozīmes, bet viņš bijis tā kā starp frontes līnijām, un viņam, lai izdzīvotu, bija jāizliekas par mirušu. Trīs dienas cilvēks bija nogulējis, un tā programma atnāk viņam līdz šodienas cilvēkam. Pagājuši jau tur, 80-90 gadi pēc tiem notikumiem, bet caur vectēvs atnāk līdz viņam, un rezultātā cilvēks domā, kurienes man tādas domas, ka man jābaidās no nākotnes, bailes izkustēties, bailes izpaust sevi. Jā, un tad tas pirmais bija tātad bērnība, otrais ir dzimta, tie cilvēki, no kā mēs sastāvam. Mēs sastāvam 100% no mammas, 100% no tēva, viņa atkal savukārt tālāk. Tad mēs sastāvam no visas tās informācijas, kas ir mūsu paudzēs iekšā. Un tur ir daudzas problēmas, kas nāk ārā. Tātad trešais būtu tad, kad cilvēks būtu tā kā, es viņu nosaukt par to, ka nodevis sevi. Tās ir visas programmas, ko viņš ir rīkojies pretēji savai vēlmei, savai gribai. Un manā gadījumā tas bija tā kā labu gribēdami, man gribēja uzspiest brilles tur 2. klasē. Un tā bija viena nodība pret sevi, kas pēc tam aiznāca tā tālāk. Ja tā sistēma tiek aktivizēta, vai nu bērnībā mēs aktivizējam dzimtas problēmas, vai pēc tam
paši kaut kādā veidā, un tad viņš tur sakrājās un krājās. Tālāk nākošais ir tāds, kas manā praksē tik daudz negadās, ir tā saucamās iepriekšējās dzīves. Tas ir īstenībā, vismaz manā praksē gadās ļoti reti, jo pārsvarā cilvēks ir iztīrīts jau iznākot ārā, un tur ir jābūt kaut kādiem ļoti lieliem mēsliem bijušiem, kad vai nāves brīdī viņš ir kaut ko pieņēmis, kaut kādu domu, ko nav varējuši iztīrīt, vai kas ienācis jau viņa tā kā pašā būtībā. Bet šie gadiem vismaz manā praksē ir uz pirkstiem skaitāmi. Nav viņu tik daudz. Jā, un tad pēdējais ir tā saucamās tās būtnes, kas mūsos dzīvo. Tur uzreiz mēs saprotam, ka līdz tiem 7 gadiem bērnus nevajadzētu vest pie mirušiem cilvēkiem, un tā tālāk daudzos vēl tur dzīvo vecmāmiņas, vectētiņi un citi, kas tur gadījumā kapos tur bijuši arī kaut kādās emociju brīdī, ka kāds ir viņos tā kā iemājojis. Vispilgtākais piemērs laikam ir alkoholiķi, kas reizēm staigā pa ielu un runājas ar sevīm. Viņos dzīvo daudz būtņu. Bet, ja mēs paņemsim tādu normālu cilvēku, tad arī viņam var būt vairākas būtnes viņos, kas viņos dzīvo. Varbūt, ka viņi tik daudz neizpaužās, varbūt, ka viņi izpaužās tie kaut kādos dažos brīžos, bet iespaido enerģiju viņi atņem, un reizēm mēs rīkojamies to būtņu vēl nevis sevis dēļ. Tā kā tiem cilvēkiem, kas jautāja, kur tad es viņus varēju to iegūt, iemeslu un iespēju viņus iegūt bija ļoti daudz. Un tā kā ierauga cik daudz visādu problēmu programmu mūsos ir, tad es vienkārši aicinu visus, ja grib dzīvot normālu dzīvi, dzīvot sev, dzīvot priekā un pārticībā, tad dzīvojam savu dzīvi un tiekam vaļā no visām šīm destruktīvām programmām. Tātad pieraksties bezmaksas konsultācijai meistarsmednis@gmail.com. Paskatīsimies, ko var darīt. Darīt var daudz ko, var izdarīt, bet cilvēkam jāgrib saprast, ka viņš grib dzīvot savu dzīvi, gribēt, jo mēs bieži vien pat negribam daudz ko. Un tajā momentā, kad mēs dabūjam nos, mēs pēkšņi saprotam, ka esam dzīve pagājusi, bet mēs esam dzīvojuši nesaprotot kam, kādam mērķim, un pat varbūt neesam dzīvojuši savu dzīvi, bet tām destruktīvajām programmām, kas ir mūsos. Protams, ka izvēle ir katra paša ziņā, bet ja vēl taisies dzīvot kādu brīstiņu, tad labāk viņu nodzīvot ar kaifu un prieku.